Sarunas laikā ar invalīdu biedrības Rītausma locekļiem, kas pārvietojas invalīdu ratiņos, izskanēja daži aizrādījumi un ieteikumi, kas tika adresēti pilsētas administrācijai. Viens no tādiem par pilsētas transporta infrastruktūras pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Izskanēja sūdzības par to, ka ar invalīdu ratiņiem ir ļoti grūti iekļūt autobusā vai tramvajā. Augstie tramvaja vagonu pakāpieni un pusmetra attālums starp autobusu un ietves apmali ir nepārvarami šķēršļi invalīdiem, tiem, kas pārvietojas gan ratiņkrēslā, gan ar spieķi. Ja mēs runājam par sabiedrisko transporta sastāvdaļu tādu kā tramvajs, tad šobrīd, protams, jau ir izdarīti pirmie darbi, kuri ir izdarīti iepriekšējos 12. un 13. gadā. Jātnieku ielas posmā, tur, kur ir liels dzīvojamais mikrorajons, ir sakārtotas platformas, lai būtu vide pieejama gan cilvēki ar īpašām vajadzībām, gan māmiņām, kuras izmanto ratiņas. Bet, ja mēs paskatāmies uz pašām platformām, tad, protams, ir jāpieliek vēl palīgi ierīce, lai cilvēks ar īpašām vajadzībām, ja viņš brauc viens, ja viņš brauc bez palīga, varētu mierīgi uzbraukt uz platformas, jo platforma ir diezgan liels pacēluma leņķis, un cilvēkam šobrīd nav iespējams to darīt. Bet ņemot vērā to apstākli, ka vēl arī nav transporta līdzekļu, kurā viņš var šobrīd viens pats iekāpt un viens pats iebraukt ar ratiņiem, tad pašvaldībai vēl ir kaut kāds laiks, lai to sakārtot. Un, protams, ka līdz ko būs jaunie tramvaji, kuros varēs iebraukt, un ar zemo platformu, kur būs droši iebraucama platforma tieši ar ratiņkrēsliem, tad jau arī līdz tam laikam viss būs gatavs. Ja mēs runājam par autobusiem, tad, protams, autobusu platformas ir mazliet smagāk izbūvēt, jo tā ir kopējā ietves konstrukcija. Un arī jaunajos ielas posmos, jau Varšavas ielā, tur, kur brauc autobusi, protams, ka mazliet tiek paceltas platformas un tiek paplašinātas, lai autobuss varētu droši piebraukt tuvāk platformai, lai cilvēks arī varētu no platformas patiešo iebraukt arī sabiedriskajā transportā. Vēl viena problēma ir sabiedrisko un komerciālo objektu pieejamība. Šī problēma pastāv jau vairākus gadu desmitus, bet jāuzsver, ka pēdējā laikā Daugavpilī ir pozitīvas pārmaiņas. Ja mēs runājam par mūsu kultūras iestādēm, sporta iestādēm, medicīnas iestādēm, tās, kurās ir veiktas rekonstrukcijas, protams, tur visur ir izbūvēti jau pandusi, tur ir izbūvēti pacēlāji, tur izbūvēti lifti, lai varētu bez kaut kādām īpašām piepūlēm, gan cilvēki ar īpašām vajadzībām, gan arī ar māmiņas ar ratiņiem, bez īpašas piepūles jau nokļūt gan teātrī, gan sporta objektā, gan arī kādā citā iestādē, kur ir nepieciešams. Un, protams, vislabākais piemērs no šī ir mūsu centrālā zobu poliklīnika, kura nevarēja izbūvēt pandusu, kura nevarēja izbūvēt liftu, jo nav teritorijas, kur to būvēt. Bet viņi atrada citu risinājumu, viņi vienkārši rentgenu un ārstniecības kabinetu pārcēla uz pirmo stāvu, lai vide būtu pieejamāka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Arī pilsētas domē šobrīd ir tās institūcijas, kur visvairāk ir nepieciešami apmeklētājiem gan zemes nodaļa, gan arī dzīvokļu nodaļa, gan arī nekustamā īpašuma nodaļa. Viss, kas ir nepieciešams cilvēkiem, ir pārcelt uz pirmo stāvu, lai arī cilvēkiem tas būtu pieejams, lai tā vide būtu pieejama. Protams, ka vēl ir daudz, kas jādara, un lielākā daļa, protams, ir tā vides daļa, kas ir saistīta ar privāto sektoru. Jo, ja mēs pat arī paņemam par labu piemēru, kas bija veikts Rīgas ielas rekonstrukcija, tad rezultātā ir iela nolaista mazliet zemāk, kas uzreiz dot neērtības cilvēkiem, jo ir lielākas pakāpes un ir nepieciešams lielāks līdzekļu ieguldījums, lai izveidot pandusus. Protams, pašvaldība pie tā strādā un izsniedzot būvatļaujas uz rekonstrukciju, uz pārbūvi, protams, vienmēr arī iesaka komersantiem, veikalu īpašniekiem, ka viņiem jāizveido pieejama vide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vides pieejamības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām problēmu risināšanai doma cieši sadarbojas ar sabiedrību. Daugavpils pašvaldība atbalsta cilvēku sabiedrisko aktivitāti, tā skaitā arī cilvēku ar īpašām vajadzībām sabiedrisko organizāciju darbību.
Daugavpils pilsētas pašvaldība tika izveidots sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds, un sabiedriskās organizācijas var sagatavot un izsniegt pašvaldība savus projekta pieteikumus 2 reizes gada. Tas ir 1. aprīlis un 1. septembris. Maksimālā līdzfinansējuma summa, kuru var saņemt no pašvaldības, ir 720 eiro, bet izņēmuma gadījumā ar nosacījumu, ka biedrība piedāvā tiešām ļoti nozīmīgu sabiedrisko projektu, sabiedrisko ideju, šī summa varētu būt arī lielākā. Un arī no savas puses mēs cenšamies palīdzēt arī administratīvi, tiek sniegta palīdzība sagatavojot projekta pieteikumu, kā arī sagatavojot atskaites un pārskatu.